Mārit, vai jūs kā aktīvs līdzjutējs un tā, vai jums personīgi arī ir kādas detaļas no tā, ko jūs gribat dzirdēt no Vairas Vīķes Freibergas? Jo to publisko vēsturi jau mēs zinām, prezidentu publiskā dzīve jau ir, ja tā var teikt, dokumentēta. Tur jau viss ir skaidrs. Bet vai ir kaut kas, ko jūs gribat uzvedināt šīs dienas saslēgumā ar Kurzemi, ar prezidents kundzi izzināt? Mums ir iespēja 20 gadu vēlāk. Labdien, prezidents kundze. Mani sauc Mārīta Kļaviņa un esmu PBLA vicepriekšēde, pārstāve Eiropas Latviešu apvienība, Pasaules Brīvā Latviešu apvienības valdē. 2022. gada nogalē Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai bija tas gods jums un jūsu dzīves biedram Imantam Freiberga kungam pasniegt PBLA balvu par ilgadēju ieguldījumu nacionāla politiskajā un sabiedriskajā darbā trimdā un Latvijā, stiprinot valsts neatkarību un drošību, kā arī veicinot Latvijas atpazīstamību pasaulē un akadēmiskajā vidē. Jūsu ieguldījums Latvijas valsts ceļā uz NATO ir vēsturisks. Tas bijis īpašs un neatkārtojams. Mēs un es lūgsim jūs nākamajās 15 minūtēs dalīties, protams, ar jūsu spilgtākajām atmiņām no notikumiem pirms jau 4. gadsimta. Kā arī, ko man tikko jautāja Bogustov kungs, varbūt ar kādām iegūtajām atziņām, no kurām mums, diasporas biedrību pārstāvjiem, mācīties savos šodienas un rītdienas darbos. Lūdzu, vārds jums, prezidents kundze. Prezidents kundze, vai jūs... Godātie Pasaules Brīvo Latviešu apvienības dalībnieki, vadība, dārgie tautieši. Man gribētos pasvītrot to, ka Latvijas tauta pusgadsimtu garumā tika sadalīta divās daļās ar dzelzs priekškaru. Un dodoties trimdā un atstājot aiz sevis visu, kas viņiem bija dārgs un kas viņiem piederēja, trimdinieki pagriez muguru savai zemei, varētu teikt, kam dēļ? Tam dēļ, ka uzskatīja, ka tajā sistēmā, kas tur tagad valdīs zem padomju okupācijas, viņi vienkārši nespēja dzīvot. Man tieši pāris dienas atpakaļ bija intervija ar 2 Šveices žurnālistiem, un viņi man ar izbrīnu prasīja, kā tas var būt, ka ja jūs kā mazs bērns atstājāt Latviju, kā tas var būt, ka jūs visu mūžu palikāt uzticīgi Latvijas brīvības domai, savai latvietībai, un beigās atgriezāties atpakaļ savā dzimtā zemē, kur atstājāt kā pilnīgi mazs bērns un kļuvāt tās prezidenti. Un es viņam varētu teikt to, ko esmu daudziem stāstījis, es viņam to pašu atkārtoju, ka mēs trimdnieki jutām svētu misiju un atbildību pret savu tautu, pret savu valsti, kas bija izcīnīta ar smagām cīņām un asinīm pēc Pirmā pasaules kara, un kas bija nesekmīgi, kur bija nesekmīgi mūsu ļaudis cīnījušies zem svešām uniformām, veltīgā cerībā, ka tas palīdzētu saglabāt Latvijas neatkarību. Un ka tamdēļ mums bija šī sajūta, vismaz tiem, kas neasimilējās, ka mums ir jāstāsta visai pasaulē un arī pašiem sev un saviem bērniem jābūt šai pārliecībai, ka Latvija reizi ir dzimusi, un tas bija jau 18. gadā, ka tie gadi, ka viņi tika okupēti, ka tie bija ļoti nožēlojami, bet tie neizdzēsa mūsu tiesības atkal atzimt kā neatkarīgai valstī, un tagad, kad tas ir noticis, protams, ka visi latvieši jūtās, ka viņu svētākais pienākums un pirmā prioritāte ir nodrošināt, ka tā reiz atgūtā brīvība pēc ilgu gadu desmitu gaidīšanas ir tagad iegūta, bet mums ir viņa jāsaglabā. Un ka tas pats ir sakāms arī par mūsu kaimiņu zemēm. Diasporas aktivitātes un atbalsts Latvijai pašā savos neatkarības pirmajos gados ir neatsverams. Es priecājos redzēt, ka ir dokumentēti daudz tās aspekti, sevišķi politiskie. Es varētu ieteikt visiespējamākos veidos arī dokumentēt to materiālo palīdzību, ko diaspora sniedza
atzimstošai Latvijai pēc padomju okupācijas pašos tajos pirmos gados, kad kapitālisms ienāca iekšā valstī un vidē, kur komunisms bija sabrucis un centrālā ekonomika vairs nedarbojās, un cik grūti tas bija tīri ekonomiskā ziņā un labklājības ziņā mūsu tautai. Šeit atbalsts no diasporas ir neatsverams, un to vajadzētu vairāk dokumentēt un popularizēt. Bet reiz kā deklarācija mums tika, mūsu neatkarības deklarācija tika atjaunota. Latvija nostājās valstu saimē kā līdzvērtīga ar līdzvērtīgu. Es savā jaunībā, braucot uz Amerikas Savienotām valstīm Ņujorkā, vienmēr raudzījos uz to karogu rindu, kas ir pie apvienotām nācijām, un man fiziski sirds sāpēja, redzot to tukšo vietu, kur Latvijas karogam vajadzēja būt. Un man tieši otrādi, katreiz braucot uz ģenerāla asambleju un redzot to karogu plīvojot tajā vietā, kuriem jābūt, es jūtu milzīgu gandarījumu, ka tas sapnis, kas šķita nereāls un utopisks un romantisks, ir realitātei piepildījies. Un tam paldies visiem tiem, kas pie tā palīdzēja, jo, kad es sāku, kad te jau pieminēto, varētu teikt, lobēšanas akciju pie pārstāvju palātas un senāta ievēlētām personām Amerikā, man vairāk no viņām teica, jums taču latviešiem ir liela diaspora šeit Amerikā, vai ne? Un es teicu, mēs tos precīzos skaitļus nezinām, bet aptuveni. Un viņš teica, nevar būt. Nevar būt, jo man tad jāsaka, ka katrs latvietis, kas šeit Amerikā dzīvo, strādā vismaz par 6, salīdzinot ar citu tautu pārstāvjiem, kuriem ir liels skaits imigrantu, bet liels skaits no kuriem ir pasīvi, un tie paši, kas ir aktīvi, ne tuvu tik ļoti aktīvi nedarbojās, kā dara latvieši. Man personīgi, es arī personīgi lepojos ar to, ka šajā milzīgā intensīvā lobēšanas nedēļu garā darbā ar senātā un kongresā šajās jau minētos datumos, man tie drošībnieki, kas mani pavadīja, kā jau Amerikā tiek visām liela valsts vai maza, bet pietiekami nopietna aizsardzība viņiem garantēta. Un šie ļaudis, kas mainījās vairākās maiņās, un katrā maiņā bija diezgan daudz vīru, viņi sasauc, ko amerikāņi teikt par mazu pārtī, tādu neformālu pārtī. Un alkohols netika lietots, jo to viņi dienas gaitās nedrīkst lietot, taču viņi man uzsauca, kā sakot, tādu, ja ne tostu, tad izteica savu atzinību par to, ka šie kungi, kas bija apmēram jau 40. apmēram pusmūža gados, visā savā karjerā, strādājot ar dažādu valstu prezidentiem, kas regulāri brauc dažādās tikšanās, uz dažādām tikšanās un lobēšanas aktivitātēm Vašingtonā, viņi nekad nav redzējuši nevienu, kas tik smagi strādā un ar tik milzīgu sirdsdedzi un atdevi nododās savam darbam, jo viņi man visu laiku bija blakus. Un es domāju, ka tādā ziņā es viņu acīs tātad arī atgādināju par to, ka nav tik svarīgi, cik ļaužu jūs pārstāviet, bet ir svarīgi tie principi, pa kuriem jūs stāstiet un stāviet, un tās jūsu spējas citus pārliecināt par to, kas ir ne tik vien jūsu interesēs, un kas ir jūsu vērtības, bet ka tās ir tās pašas vērtības, kas mūsu partneriem, jeb nākošiem cerams partneriem, ka mēs ticam tām pašām cilvēku tiesībām un brīvībām, starptautiskā likuma varai un visām tām vērtībām, ko katrā ziņā šī gadījumā Amerikas Savienotās valsts turpa dārgām. Bet gluži tas pats, protams, mēs, kā nekā Latvija, esam Eiropas valsts. Un šis
pārliecināšanas darbs bija jābeidz arī visās tā laika NATO valstīs, kas bija dalībnieces. Un dīvainā kārtā tās sadarbības starp kandidātu valstīm vienā līmenī viņa darbojās ļoti labi, bet citā līmenī bija manam arī zināma tā kā konkurence, kas savā ziņā nenāca par sliktu, jo valdību vadītāji un arī prezidenti, pusprezidentālās republikās tādā veidā tika mudināti, savukārt mudināt savas partijas, savas valdības, savus parlamentus, savu tautu, ka, lai gatavotos mūsu dalībai NATO, mums pašiem jāizrāda ļoti aktīvi un pārliecinoši savu gatavību sagatavoties un mainīties tur, kur ir nepieciešams, un darīt absolūti visu, ko priekšraksts no mums prasa. Vairāk kā viena valsts nebija spējīga tā kaut ko paveikt, un man šķiet, ka šī gatavība, kas mums bija pārslēgties un pieslēgties rietumu pasaulē un tās vērtībām, bez jebkādām atrunām, bez nekādiem izņēmumiem, bez jebkādas vilcināšanās, bija tas svarīgākais, kas mums bija citiem saviem nākošiem partneriem viņiem jāpierāda un jāpārliecina. Un te bija, protams, arī darbs ar mūsu pašu politiķiem, ar mūsu pašu parlamentāriešiem, ar mūsu pašu publisko tautas, tautā valdošo noskaņu un tautas pārliecību. Pārliecināšana par mūsu ceļu pareizību bija, vienvārds sakot, vajadzīga pa visu fronti tik tiešām. Un tātad paldies visiem tiem, kas Latvijā atbalstīja, jo šeit jau mums arī bija atbalstītāji, kas aktīvi kā Lato darbojās šajā virzienā. Es teiktu, ka PBLA un Amerikas Latviešu apvienība, kā vislielākā un iespaidīgākā no trimas organizācijām, protams, spēlēja unikālu lomu, bet jā, kā jau ir vairāk kārtīts minēt, arī citur pasaulē, bieži ļoti mazas mūsu tautiešu saujiņas ar saviem sasniegumiem, ar savu personību, ar savu aktivitāti, palīdzēja nogludināt šo sapratnes ceļu, kas atļauj Latvijai kļūt par NATO dalībvalsts. Tas ceļš nebija viegls. Tā nebija tāda gluda taciņa, kur aiziet tādā svētdienas pastaigā bez saspringuma un bez piepūles. Bet no otras puses es jums teikšu, ka tāpat kā tiem no jums, kas ir sportisti, jūs sapratīsiet, ka vajadzība mobilizēties, vajadzība ieplānot savu rīcību, izaicinājumi kā tādi ir ārkārtīgi stimulējoši. Un man šķiet, ka savā ziņā šīs prasības, ko mums uzstādīja gan Eiropas Savienība ar savu acquis communautaire pārņemšanu, gan tās prasības, ko mums uzstādīja NATO, mums palīdzēja visiem mobilizēties un saņemties un mūsu valdībām reaģējot arī uz tautas sapratni, bet tai pašā laikā kā palīdzot tautai skaidrot, kas ir vajadzīgs, kā ceļš, kas mums jādodās uz priekšu. Tas ļoti mums palīdzēja nonākt tur, kur mēs tagad esam, un es varu tikai novēlēt, lai nākotnē mēs neatslāpstam, lai mēs nedomājam, lai mēs neatpūšamies uz saviem lauriem. Man bija tāds profesors jaunībā, kam bija tāds izteiciens: tas, kas sēž uz saviem lauriem, valkātos nepareizā ķermeņa vietā. Mēs tātad nedrīkstam sēdēt uz saviem lauriem. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Mums ir jāpalīdz ar visiem spēkiem, gan viņu brīvības centieniem, bet arī jāpadomā par to, ka arī Baltkrievija nav tikai tās klauniskā prezidenta, teiksim, pārstāvēt, bet ka aiz viņa stāv ļoti daudz arī, kas viņu neatzīst, kas vēlētos no viņa atbrīvoties, un kā arī Baltkrievija ir valsts, kas potenciāli nākotnē, kurai būtu jānonāk
pie demokrātiskas iekārtas. Tātad, paldies visiem tiem, kas spēja mobilizēties un darīt to, kas vajag, ko vajag. Bet lūdzu, lūdzu, neaizmirsīsim, paliksim modri un turpināsim tikpat enerģiski cīnīties par savām idejām, par savām vērtībām, gan mūsu valsts labā, gan mūsu kaimiņu un visas pasaules labā. Lai Dievs mums uz to palīdz. Paldies! Paldies! Prezidents kundze, ja jūs redzētu zālē esošos, jūs jau zināt, ka Pasaules veselības organizācija saka, ka jaunietis tagad ir līdz apmēram 78 gadiem vai kaut kā tā. Es redzu te ļoti daudz jauniešu, kur ir apņēmības pilni izpildīt to, ko jūs sakat, būt modriem un darīt. Un liels paldies par līdz šim darīto, bet mums, Mārit, būs arī diskusijā tevis urdīti jaunieši, kuri patiešām atbildēs prezidentei vai ne uz šo mudinājumu tādā ziņā, ko daram tālāk. Jā, tieši tā. Es būtu lūgusi jums arī ceļavārdus mūsu darbiem gan diasporas organizācijās, gan arī jauniešiem, kuri darbojas te Latvijā, bet man liekas šis citāts par lauru lapām un par to nēsāšanu nepareizā vietā noteikti ir bildes vērts Pasaules Brīvo Latviešu apvienības birojā, tā kā mēs to ņemsim līdzi kā mudinājumu un noteikti turpināsim darboties. Latvijas karogi jau plīvo īstajās vietās visā pasaulē, un mēs noteikti esam gatavi arī palīdzēt tiem, kuriem šobrīd neklājas tik vienkārši. Liels paldies jums, prezidents kundze. Paldies, liels paldies. Prezidents kundze, ja jums ir iespēja, tad lūdzu palieciet. Jums būs ļoti interesanti dzirdēt. Mēs pārslēgsimies uz angļu valodu un nākamā daļa būs